Un atnāca viņš kājām, jau puķas zied ap mājām, jau zāle zeļ un zāri un sauc sveiks pavasari. Sveicinām arī visus jūs mūsu mīļie skatītāji ar jaunu pavasari. Un šoreiz pavasarīgām noskaņām un arī interesantiem uzņēmējdarbības piedāvājumiem bagāts būs arī mūsu šī vakara raidījums. Ja sniegpulkstenītes trauslo baltumu var uzskatīt par pirmo biklo pavasara pieskārienu, tad ar pirmo Mārupas kraukšķīgo gurķīti jau skaļi un publiski tika paziņots, ka viņš, pavasaris, ir atnācis uz palikšanu. Varētu droši teikt, ka vismaz 10 pavasaru šo priecīgo brīdi pirmā gurķī košanas svētkus esam dalījuši kopā ar mūsu dārzniekiem. Kā nu kuro gadu, citreiz mazākā, citreiz lielākā pulkā, bet aizvien sirsnīgi. Jo mainībā jau tik laikam mēs varam izdzīvot un attīstīties. Pagājuši gadu mēs runājam, ka mēs ieviesām to lepno filtru. Tas mums ir devis plus 4 kg no kvadrātmetra. Tā ir kolas. Pagājuši gadu mums ir pirmie daži audzētāji, kas ir dabūjuši pār 40 kg skurķi no kvadrātmetra ražu. Kādreiz 10 gadus atpakaļ mēs domājam, tie ir augsti griezti. Šodien jau mēs viņiem esam tuvu klāt. Ir 2002. gada marts. Mārupē jaunu cerību spārnoti atkal pulcējas mūsu dārznieki, koža gurķī, un pavasarim durvis ir atvērtas. Lai veicas! Ir 2011. gada marts. Un apakšā jau stāda otra rinda blakām jaunos. Daudz, kas Mārupas siltumnīcās ir mainījies, bet pirmā gurķa svētki ir un paliek jauka tradīcija. Jā, mums ar tie ir svētki, ka mēs tik laicīgi esam tikuši tirgu. Jāsaka, Dieviņš mūs mīlē, ka tāda fantastiska saule šogad ir. Šīs siltumnīcas, tas bija mūsu sapnis, vajadzētu tik vēl. Šeit zem viena jumta ir 2,5 un praktiski arī otra blakām ir jauna. Un ja tā var ņemt, tad viss kopā ir 3,5 hektāri zem viena jumta. Tomātiem tā priekšrocība ir dzīvot šī siltumnīcā. Tāpēc, ka šī ir daudz labāka gaismas apstākļi un tomāts ir gaismas prasīgāks par gurķi. Gurķis ir bišķiņ pieticīgāks, tam lielāks lapas. Mēs ceram, ka mēs arī kādreiz varēsim audzēt visu cauri gadu, tā kā to dara citur Eiropā. Somi kā dara, arī Igauniem pat jau ir. Par spīti sniegiem, elektrībām un gāzei un cenām. Elektrība arī bišķiņ siltums. Es domāju, ka gan Ezerkalniņa, gan Mārupa ir malači šī ziņā, un viņi prot šīs projektu naudas prasmīgi izlietot. To mēs te redzam visapkārt. Un es saprotu, ka arī jaunajās mājās, kas tagad ir nākušas klāt, tur diezgan lieli hektāri, ka tā ir projekta nauda, kas arī ir piesaistīta. Tā kā es teicu, to naudu vajag izmantot ražošanai, lai tā vērtība kaut kur rodās. Nevar tikai pirkt un pārdot visu laiku. Ar to mēs neko lielu mūsu budžetā nenopelnām. Un arī šobrīd es zinu, ka šeit kungiem un dāmām ir ļoti nopietni projekti, teiksim, par kopīgu stādu audzēšanu visai Latvijas teritorijai. Protams, ar augstāku mehanizācijas līmeni nekā vispilnīgs roku darbs. Es domāju, ka mūsu cilvēki ļoti normāli iet līdz tiem notikumiem, kas vispār notiek modernizācijas ziņā, un par to mēs tikai varam priecāties, ka mums tādi cilvēki ir. Ir tā situācija tāda, ka tiešām nav vienmērīgi šie projekti īstenoti visā Latvijā, bet pašreizajā brīdī mēs tiešām pastrādājām ar Latgales pusi, braucām, stāstījām, skaidrojām, uzmundrinājām, kā pati teici. Tagad atkal būšu Rēzeknē rītdien. Pienāk ziņas, ka tiešām vai tie mūsu uzmundrinājumi, vai vienkārši cilvēki sapratuši, ka tas ir iespējams un to vajag darīt. Varbūt arī tomēr der tie piemēri kaimiņam, ka izdodās, kas, teiksim, ar vien vairāk ir tādu, kam ir izdevies. Un redz, ka tas notiek un ka tas ir pozitīvi un var nopelnīt. Un, ja man prasa, teiksim, arī ir tādi bijuši, kur lauksaimniecībā, kādā nozarē labāk ieguldīt, vai pienu, kopībā gaļas, vai dārzeņos, teiksim, vai pirkt zemisēt graudaugus. Šobrīd, man liekas, jebkurā no lauksaimniecības produkcijas veidiem ir ļoti laba iespēja eksportēt, jo, cik man ir zināms, tad mēs nevaram izpildīt pat tās eksporta saistības īsti, kuras mēs šodien esam uzņēmušies. Ir sācies pavasars, kāds varbūt ir tīri, varbūt tā cilvēcis, ko gribētu šai pavasarī tais laukos varbūt sajust? Vai, gribas sajust pirmkārt to, lai šitie visi lielie sniegi nokūst bez lieliem tračiem, lai nav lielu plūdu, nav atkal jādomā, kā teiksim, atmaksāt par bojā gājušiem ziemājiem, noskalotiem laukiem.
Man personīgi liekas, ka ļoti daudz kas ir pareizā virzienā atdzīvojies un cilvēki kļuvuši aktīvāki un ir gatavi realizēt projektus un tieši domā par ražošanu. Gribētu tiešām novēlēt cilvēkiem izturību un sevišķi lauku ļaudīm veiksmi, lai pavasars, protams, ir kā pavasars. Un tad jau mēs tiksim galā ar tām lietām. Un mēs savukārt vēlam, lai jums pietiek spēki tikt galā ar visu to, kas gaida šai pavasarī, jo ir daudz arī grūtu, smagu lietu. Ēdīsim mārupus gurķus, uzņemsim vitamīnus un būsim stipri. Labi. Es šodien Krievu rādio stāstīju, kad mēs izdabāt tā nevaram visiem, ka katrs nopērk, nogriež gabalu apēd, un tad viņš var pateikt, kurš viņam garšo. Un ja mūsējais ir 11 vai 20 centīmu dārgāks, tad vienkārši tas tā ir, jo viņš ir garšīgāks. Patērētājs balso ar macīm. Jā. Es jau kādreiz smējos, kāpēc mums ir dārgāks kā imports. Ar smaržu arī ir jāmaksā. Jā. Kā tur īsti ir ar to smaržu? Pats galvenais jau tomēr, kad viņi tepat uz vietas ir un uzreiz noplūkts gurķītis un svaigs aiziet uz veikalu, nekā mēs viņu kamēr atvedām. Viņš jau tā kā pāžuvis, jau tā kā sāvītis jau ir, bet šis tikko noplūktais tomēr ir gan smaržīgāks, gan garšīgāks, jo tomēr, vietējais gurķītis ir vietējais gurķītis. Un kā to smaržu saglabāt, lai ilgāk būtu tā, kas šeit ir jūtama? Galvenais nelikt leduskapī. Tur tā smarža pazūd. Gurķīti nevajadzētu glabāt leduskapī. Vajadzētu uz galda, varbūt mazliet vēsākā vietā, ja ir iespējams, nevis uz galda saulītē, celofāna maisiņām. Lauksaimniecība šobrīd ir tā vieta, kur reāli varētu finansēt un kur tā atdeve nav ātra. Protams, viņa nav tik ātra, kā, kādu piemēru nosaukt, tur alkohols vai tabaka vai vēl kaut kas, vai ne, bet visādā ziņā viņa ir stabila. Noteikti mums ir ļoti daudz cilvēku, kas izvēlēsies tieši Latvijā ražotu gurķi. Tagad apskatīsimies, kā jūtās šeit mūsu gurķīši. Mēs iespraudīsim tos radziņus iekšā, substrātā un izmērīsim mitrums, barības vielu koncentrāciju, temperatūru. Tad tas saucamais ķēķis mums ir, kur mēs varam ielikt tās receptes, kāds mēs gribēsim, ar ko mēs gribēsim barot, cik daudz mēs gribēsim barot. Un tiešām jāsaka tā, nekas jau no svētā gara arī un ūdens neaug, kaut ko arī cilvēkiem gribās ēst, un tam augam jau arī tomēr gribās ēst. Kas viņam vislabāk garšo? Pa garšu tā, it kā jābaro tāpat, bet pirmais jau saulīt, tas ir pats galvenais. Pirmās tonnas ir maz, mēs sākām 4. martā ar 230 kg un šodien jau vācam vidēji pa 20-25 tonām. Un katru dienu jau tas apetīte mūsu pircējiem pieaug. To var just? Jā, to var just, jo šodien jau dodam vidēji kaut kur 7-8 tonnas dienā, katru dienu vedam uz Rimī lielo bāzi un tālāk iet pa veikaliem. Mēs arī cenšamies darīt visu, lai mēs būtu uz 8. martu noteikti tirgu. Tā ir mums tā kā veca tradīcija un arī cenšamies to ievērot. Bet tagad, kā solījām par kādu uzņēmēju darbības iespēju Latvijā, pirms kādu laiku saņēmām ļoti jauku vēstulīti, ko rakstīja mums Linkunas kundze no Daugavpils. Citēju: esmu 86 gadus veca pensionāre, kurai galvā iekāpusi viena laba ideja, bet nav vairs spēka neko lietas labā darīt. Savulaik redzēju raidījumu, kurā kāda žurnāliste intervēja pensionāru pāri. Viņu domāja pašu lauku mājā un apvaicājās, kā viņiem dārzā viss tik skaisti aug. Un tad dzirdēju par tādām Kalifornijas sliekām. Uz jautājumu, vai tas atmaksājas, atbildēja: un kā vēl? Mēs arī par kādu pensionāru pāri, kas audzē šīs Kalifornijas sliekas, tikai Salacgrīvas pusē. Tad uz veselību. Super. Tikai smuko redzēs, nebaidies bārdiem. Tad tagad man uzber sālīt. Primā. Kas var būt labāks ar šo? Super, paldies. Brīnišķīgi. Ar jau iegājušos rituālu parasti iesākas Irēnas un Ivara Tereškoviču rīts. Viņi katrs pa savai modei iestiprinās ar pašaudzēto paipaloliņām. Lai man ir spēks un enerģija. Ivars tās vīrišķīgi ieredz lietot ar visu čaumalu. Viņš ir pārliecināts, ka mazputnu dējums gadu gaitā palīdzējis saimniekam tikt galā ne ar vienu kaiti.
bet mums jau liekas, ka viņa attieksme pret dzīvi vairo un uztur Irēnas Nivara omulību un vitalitāti, kas savukārt noteikti nodrošina viņa panākumus ģimenes biznesā, un tās ir Kalifornijas sliekas, kur audzēšanas knifus, nu viņi ir apguvuši visos smalkumos. Baidās no gaisa. Un to zemīti, kur viņām dzīvoties, tā ir? Zemīte tā, principā nav zemīte, tie ir mēsli kopā ar visu, ko sajaukts. Kas mums ir, teiksim, šobrīd tie ir mēsli, tie ir no kūtiņas nākuši? Kūtsmēsli, jā. Jā, tie ir kūtsmēsli. Un kas tur, jūs teicāt, kartupeļi ar tur ir? Kartupeļi un viss, kas paliek virtuvē pāri. Un vienā kastē, cik tur ir to uz kilogramiem? Nu, apmēram, jā. Apmēram mēs tā sākam no kilograma, varbūt drusku mazāk. Tā, un tad, nu, viņi te vairojās, ja viņas labi, viņas jau tādas čaklas ir. Čaklas, jā? Čaklas, jā. Vairojās ik pēc 2-3 nedēļām, nu, tā vasarā. Nu, tagad tāds bišķiņ kūtrāks ir. Tā kā jauna paudze. Te ir tas biohumus. Kā jūs tagad, viņš ir denāks, jā? Viņu var sajust, tā ir tāda zeme, ka es viņu pirmo reizi redzēju, domāju, nu nekas jau nu te nav, tāda zeme vien ir, kas te ir. No. Bet tā, ka viņš izžūst, viņš ir ļoti irdens ir, un galvenais, ka viņš ir ļoti bagāts visiem minerālsāļiem, un kas aizvieto visus tagad šobrīd tos trakos ķīmijus, un tur jau tā lieta, un rāža paaugstinās. Bet varbūt par to sākumu. Tā kā tā izsiemies jau pensijā iet, un, nu, stāstīju varam, Ivar saka, nekādā gadījumā slieks, atārpiem, es te ņemšos. Vai tev prāts? Nekād. Kategorija. Nē, mūžam. Bet Ivaram esot bijis sava teorija, ka te viss būs pilns ar slīstām. Jā. Sienas rāpos man ar sliekām. Tāda doma man bija. Ilgi gāja, kamēr pierunāja. Jā, nu. Ar sakosiem zobiem brauc. Nu, negribēju, bet es jau pa kluso naudu biju sakrājis, tā jau nav. Un aizbraucām, un vilšanās mums bija ļoti liela. Vilšanās bija tāpēc, ka mums neko nestāstīja. Viņi saka, atvainojiet, tas ir biznes, un mēs neko nestāstam, neko nerādām, samainējamies, naudu, mums preci. Pabraucām kādu gabalu, tagad, nu jāpaskatās, ko tās liekas dara. Bet viņas ir izlīdušas ārā tieši tā, kā Ivars teica. Pa visu mašīnu. Pilns bagāžnieks, un galvenais, ka mašīna sarkanā krāsā, un bagāžnieks arī vēl sarkans. Un es tik tā stāvam uz ceļa, kaut kur 80 km no Ventspils, stāvam uz ceļa, un es, nu, dodu vaļā vīrišķīgi, baros vīrišķīgi. Nē, nu, latviešiem jau nav tie smukie teicieni, krieviem jau. Tos jau es visus dzirdēju tur, visus. Es skatos, ka mana kundzīte ierauga šitā galvu, un nezinu, ko tagad darīt. Toreiz maksāja 20 latu kilogramā. 20 kilogramu es paņēmu. Nu, kamēr tas Ivars tik traki lamājās, es domāju, barās. Nu, kaut kas nelamājās kā traks. Es domāju, nu, ko tad tagad man darīt? Nu, ir vāks, nu, skatos, bet ceļa malā tādas lapas tur sakritušas, un rudens, oktobra mēnesis, tie kartupeļu laks tur tādi. Es domāju, nu, mēģināšu likt, nu, kas būs, tas būs. Ne man cimdi līdzi, nekas grābstos tur, nu, nepatīkam tās liekas ņemt, pateikšu godīgi. Bet, domāju, nu, jau, ka jau es iegājos, te purotāju jābrēk. Es tam pateikt, ko mēs gūstam. Mēs gūstam tādu pensiju, mums ir maizīt, tas viestu izdāk, bet desiņu mums neiznāk. Un, kad mēs tās liekas pārdodam, mums iznāk desiņai un vēl kaut kādam saldumiņai, vēl mēs varam kaut kur aizbraukt. Un jūs pat esat Eiropas naudiņu te pamanījušies? Jā, mēs rakstījām projektiņu, un mums piešķēra Eiropas naudiņu, un esam priecīgi, un kāpēc mums neizmantot to Eiropas naudiņu? Tie ir mazie uzņēmēji, kā? Jā, tie mazie uzņēmēji, jā, nu, neteiksim, ka tur ir briesmīgi liela naudiņa, bet mēs esam ļoti priecīgi par to. Un proti, rūpnīca var pilna Eiropa, gan Beļģijā, gan Vācijā. Un šogad bija pat pieprasīts pēc tonnām. Beļģija pieprasīja kaut kādas nosacītas tonnas. 46 tonnas pieprasīja sliekas. No tonnas iznāk 180 kg proteīns. Tikai. Nu, tas ir ļoti vērtīgs un ļoti dārgs, un tāpēc viņš ir ļoti pieprasīts. Un būs arī mūžīgi. Jā, un tur ir tas labums, un viņiem, teiksim, viņas var uzturēt tai mūsu Latvijas zemē, ja, nu, ziemu viņas jāsaglabā, bet viņām der arī, teiksim, pagrab temperatūra +8, kas ir. Biohumusā ir 11 Mendeļejevu tabulas elementi. 11. Ko tā? Tā, nu, mīlulītes. Paņem viņus. Es atteicu šito lūciņu, salas oliņas.
Jā, bišķiņi slīpi līdz ar to, un tad viņam silīts, ko ēst. Jā, te viņam pa galviņas viņas izbāž šitan ārā, te viņam ūdeņtiņš, te viņam barībiņi, graudiņas dziedinām pašu. Un tad jūs, diedzēti graudi, tas jau... Tikai diedzēti. Viņas nedrīkst būt ar būrīts augstāks, jo viņas tad ceļās augšā lec. Tas speciāli tā. Lai viņi mīkst. Un jo vairāks paipals, jo mazāk viņas skraid, patērē mazāk enerģiju, un mums ir vairāk oliņas. Varam kuņģi izārsē. Un kuņģis ir kārtībā tagad, jā? Jā, un cukurs nav. Es nezinu, kas ir anniberls. Cukurs, es piemēram, konfektes ēdu. Šeit jau arī jūs esat pamanījušies kādu projektiņu arī iedzīvināt, ja? Te tā paipaliņi jums ar Eiropu ir saistīta drusci. Ir saistīta ar Eiropu. Tā jau tagad mums tas laiks beidzās, bet, ļoti labi, teiksim. Tie, kas grib, tie atrod, maziem bērniem dod, un cilvēku gados mūsu vecumā locītavus. Bet, Inta, tad jūs esat ar tādu, kā lai saka, ļoti lielu interesi par dzīvi apveltīt ļaudis, ka jūs tomēr atrodat iespēju, atrodat arī pieeja šiem Eiropas fondiem un tā tālāk. Vai, mēs tik priecīgi un tik pateicīgi. Un ja jums tagad šīs ražotnīcas nebūtu, būtu garlaicīgi? Vai, tāpat jau ziemā nezinu, ko darīt jau. Labi, ka sniegs vēl ir. Sniegu var patīrīt, savādāk jākasās vien. Vēl vienu oliņu mums ir, redzi. Dzīvojieties, meitenes, dzīvojieties. Ko ir vērts padomāt, vai ne? Bet mēs tālāk raidījuma turpinājumā par kurmiem, kuri arī jau sāk celt galvas. Tas jau bija sen atrasts 25 gadu atpakaļ Ievas vecā tēva šķūnī šāds te rīks, un mēs nezinājām, kas tas tāds ir, ja? Un tā viņš man te mētājās pagrabā, un kaut kas pateica, ka tas ir kurmis lazdi. Un ieļoju un pamēģināju, un tas pārsteidzošais moments, kad man liekas, ka pa pirmā reizē jau bija, ja? Tad sākās medības, es domāju, laikam kādi 8, kamēr no kaimiņiem sanāca viss, kamēr tos izķēru. 2 gadu laikā vairāk, pēc tam tagad gadi 6 vai 7 nav neviena bijis. Gadus kāds 7 atpakaļ paši cīnījāmies, un bija varianti, visādi izmēģināti, gan zāles, gan petrolēja, gan viss, kas gan ūdens, izpūtēja, es dabūju vecu Moskviču, uzdzina augšā un kādu pusdienu darbināja, tad pusbāka benzīna izdega, bet nekā. Tur, kur jaunais kurmi rakums, paņem rakumu nost, parok bedrīti nelielu un iztīra, un ar pirkstu pameklē, kur ir ala. Alai jābūt uz abām pusēm. Ja kādreiz ir slīpi vai ir kāds krustojums, tas neder, Tātad jābūt caurējošai alai uz abām pusēm. Iztīram, tad ņemam slazdu, uzvelkam un aizāķējam mēlīti. Tātad slazds ir uzvilktā stāvoklī. Šādu te slazdu liekam iekšā bedrītē tā, lai mēlīte būtu virs alas vidus līmeņa. Lai kurmis lienot papakšu to mēlīti paceļ, kas ir būtiski. Tātad pirmo reizi mēs ieliekam, un tad iznāk tā, ka viņu iespraust zemē. Pēc tam vienu reizi nospiežam pa tukšo, lai nostrādā slazds, lai, ja tur ir gadījumā kāda sakne vai kāds akmentiņš, lai izsit. Iztīram vēlreiz to pašu vietu, liekam, uzvelkam un liekam tai pašā vietā. 2 varianti. Agrāk es visiem stāstīju, ka liek tikai velēniņu no sāniem. Šogad man te zvanīja vīri, un kas ar viņiem ķer, un arī mājaslapā bija uzrakstījuši, ka pieber ar zemi. Šos arī izmēģināja 2 varianti, abi 2 strādā. Vai velēnu pieliek no abām pusēm, vai pieber ar smalku zemīti. Un tad, kad slazds ir nostrādājis, tad šitais gals ir augšā, tas tā kā zvejniekiem, kā rodziņš ir augšā, var skriet jau skatīties. Tā kā es pamēģināju vispirms ar šo, bet, prasīja draugi paziņas aizdot, pašam nav, man kurmis aizdod, tad parasti, kad tā kā noķert, tad aizmirstās atdot atpakaļ, zvana nākamais, uztaisīja vēl vienu. Tātad uzvelkam slazdu, ar vienu roku spiežot rokturu uz leju, ar otru saspiežot atsperi. Pēc tam aizāķējam mēlīti aiz roktura gala. Slazds ir uzvilktā stāvoklī. Tātad kurmis lienot vai no vienas vai no otras puses pieskarās mēlītei un slazds viņu saspiež.
Nu, un pagājušā gadā tad tā nobrieda tā ideja, ka vajag tā nopietnāk ķerties klāt pie. Nu, un ideja nobrieda arī ar labu atbalstu. Jā, principā jā, tā ideja svārstījās iepriekš jau, jā, bet tad aizbraucu uz Jēkabpili uz semināru biznesa inkubatoram, un tad tā kā spērienu iedeva. Jā, nu tad, kad aizgāja ar savu ideju pie viņiem, nu, un uzreiz atbalstīja. Domāju, ka kurmis lazdu teiks galīgi. Jā, kārtējais kurmis lazdu izgudrotājs. Jā. Un atbalsts uzreiz bija, un tad sākās darbs. Ilmārs ir tas, kurš ir atnācis uz biznesa inkubatoru ar ideju, un ideja jau ir redzama lielveikalā. Jā, tā kā viņa ir tikai ideja, jau ir tapusi jau par naudu nesošu kaut kādu, kaut mazu, bet tomēr komercdarbību. Aizkrauklē jau ir tādas 15 tādas ideju oliņas, no kurām būs šie te varbūt zelta vistiņas, varbūt tikai gaļi, skaļi un dziedoši. Tas, kad tiešām aizkrauklas pusē nāk cilvēki ar savām idejām uz biznesa inkubatoru un realizē šīs te idejas. Arī no mazas idejas, es domāju, kad Ilmārs atnākot ar savu ideju par kurmas lazdiem, tā kā viņš arī teica, ka droši vien viens viņu neņemtu nopietni, un viņa arī, es domāju, sākotnējais mērķis nebija tik lielā apjomā to startēt, ja, bet ar biznesa inkubatoru atbalstu, saņemot šo te atbalstu tieši šī te kurmas lazda prototipu izgatavošanai, mārketinga atbalstu, tieši iepakojuma prototipu izstrādē, ja, viņš saņēma šo te atbalstu un varēja startēt citā līmenī. Realizēt pavisam citā līmenī šo te ideju, un tāpēc tai idejai, cik viņa liela vai maza, pilnīgi nav nozīmes. Es saprotu, ka tas ceļš arī sācies, jūsu kurmis lazdi jau ir nopērkami. Nu, ir gan depo, gan kā rautā, jā, kas, tā tomēr nopietni ir. Un tā kā nesanāks, tā kā cepļi ar tiem peļus lazdu roklīdzi. Man jau viens man tagad saka Nagaiņa kungs, jo tam bija peļu slazdu rūpnīca, jā. Nu, es tā ceru, ka arvien vairāk cilvēku sapratīs, ka var ar šo te slazdu noķert, jo liela daļa ir tāda, ka nekāds viņš nāk un viņš saka, kolekcijai vēl vienu varbūt vajadzētu nopirkt, jā. Viņi izmēģinājuši visādus variantus, jā, un tad, ja izdodās pārliecināt, ka ar šito varēs noķert, un tā, ka viņš nopērk, un pēc tam pazvana, ja, ka tiešām, ka šitās darbojās, ja, tā kā vakardien tā tantiņa, kas zvanīja, ka teica, ka no Rīgas, ja, ka viņi 16 gabalus šovasar noķēruši un ka vajadzētu vēl, un ka nāk no kaimiņiem virsū, ja. Tad viņš ir pārliecinājies un nākošajam pasaka. Uzņēmēja darbībā parasti saka, ka var jau par katru argumentu, kāpēc nedarīt dotu latu, mēs visi būtu miljonāri. Jo lielākā daļa ir tas, ka gribās teikt, ka ir grūti, ka neviens nepalīdz, ka, ko tad es? Vieglāk taču ir saņemt kādus pabalstus, vai tieši šī te uzņēmība ļoti, ļoti pietrūks. Tas ir tas, kas tā ir tā galvenā. Ir daudzas idejas. Ļoti daudzas idejas, bet arī mēs esam atbalstījuši idejas, kuras mums ir šķitušas interesantas, bet viņas biznesa inkubatorā nerealizējas tālāk. Šis cilvēks, tā kā pietrūk šī te spēja tomēr realizēt. Atbalsts viņam tā kā ir piešķirts, bet šī te spēja un uzņēmība pietrūk. Šis ir jau veikala variants, un nākošais jau ir, tas nākamais solis jau ir tas pats slazds, bet jau galvanizēts. Tas, ar kur es ceru startēt tagad, meklēt potenciālos partnerus priekš eksporta. Tas arī šovakar viss, lai idejas un darbošanās raisa jaunus spēkus. Paldies, ka skatījāties, turēsimies pavasarī un tiksimies atkal pēc 2 nedēļām. Jūsu Daina.